Visi, protams, atcerējās stāstus par to, ka baltās krāsas dzīvnieki bieži var būt kurli, taču īstas pārliecības par to nebija. Kucēns visu laiku labi komunicēja un šķiet, ka visu saprata. Kad viņš bija aizmidzis, mēs pametām atslēgas, tad džingstoņa, un viņš nemaz pat ar ausi nepakustināja. Viņš tā ļoti, tas mums likās dīvaini, un beigās mēs iztestējām jau ar hokeja tauri. Mums mājās ir hokeja taure. Tad, kad viņš čučēja, un tas kucēns pilnīgi neko nedzirdēja. Vudu steidzami tika aizvests pie ārsta. Tagad ieejam iekšā ar to sunīti. Viņi saka, vai teņi kāds mazulīts? Nu, kas tad jums atgadījās, doktori prasa? Un es pilnīgi izplūdu asarās, man vēl joprojām, tā kā atceroties to nāk asaras. Es izplūdu asarās un laikam tajā mirklī sapratu, kad nē, lai kāds viņš nebūtu, lai kāds brāķīts vai kāds, mēs viņu vairāk neatdosim.